Cecīlija Kinda un vecāku uzvārds Āpse. Dzimusi ir Gudnieka pagastā, toreizējā Aizputs apriņķī, 1936. gadā 2. aprīlī. Skoliņu mājās. Nu, un tad varētu jau arī sākt no paša sākuma, kā jūs atceraties? Jā, skoliņu mājās. Mēs ģimenē vecākiem bija 3 bērni. Es biju vecākā meita. Māsa man ir 37. gadā Marta un brālis Antons 39. gadā. Nu, dzīvoju ģimenīt. Jauns saimnieki, nekas jau tāds nebija. Vienīgais, ko nu tagad uzskata par to grēku, tas ir tas, kad tēvs bija iestājies aizsargos. Viņš bija aizsargs, un te ir viņa bilde, tāds viņš man izskatījās. Nu, un tad, kad nāca iekšā, ko tagad uzzinu, Krievijā, tad 41. gadā, 14. jūnijā, ģimene tika izsūtīta. Bija skaists saulaina diena, bija kaut kāda kaimiņa tanta atnākusi, viss tur tērsēja. Sētā tāds liels troksnis. Mamma teica, tēvs nebija mājās, tas, protams, bija darbā uz ceļu, viņš strādāja. Izēja paskaties, vai nav cūks, no aploka izlauzušās. Kad izgāju sētā bija mašīna, kur sēdēja jau daži tankas iekšā un izliec ārā karavīri tādiem štikiem. Nu, vedu iekšā, kur ir mamma. Nu, tad zinu to, kad maisos lika iekšā drēbes un kravājās, un es mātei Lindrakā ieķērusies takelai līdzi. Brālīts gulēja, bet tad, kad bija mantas sakrautas, es maisos kaut kas tur salikts. Iecēla mūs visus mašīnā, un tajā mirklī, kad bijām mašīnā, arī tēvs iebrauc ar riteni sētā. Un ielēca pie mums mašīnā. Un tā mašīna aizripoja no sētas. Pie kāda vilciena, vagoniem, kur bija jau daudz cilvēku. Atceros, ka tēvs man paņēma uz rokām, pacēla. Un tā bija mūsu šķiršanās. Nu, mūsu ceļš turpinājās tālāk, un ko tad? Dzīvojam Krievijā, no sākuma bijām, kā tagad es uzzinu, no saviem biedriem, kas arī tur bijuši ir, Uzborgā, Krasnojarskas apgabalā. Mammīte strādāja rūpnīcā un tad lauku darbos gāja. Es domāju, tāpēc lauku darbos, ka es atceros, ka reizēm viņa pārnāca mājās, uzstājās uz tādu baltu paladziņu un sev pakratīja, lai izkrīt kāds graudiņš ārā. Lai mums ir ko iedot ēst. Nu, Krievi nāca pirkt no mammas, kas nu bija līdz paņemts, jo kāda krūzīte bija, kāds drēbgabals, tad to pārdeva, nu tā varēja kaut cik iztikt. Un tad mammīte saslim pēkšņi, saslim. Gulēja gultā, asins nāca pa muti. Nomira. Tā mūs aizsūtīja uz Bērnam. Bērnamā dzīvoja Krasnojarskas apgabalā Tasjejevs, ciems Tasjejevā, Bērnams numur 2. Un es kā vecākā biju, tā vecākā, kur jau skolā iet, un māsa brāli Zīdaiņu Bērnamā, Tasjejevā.
Tur jau vairāk neko nedzirdēju, tikai latištiku daļu ķišu pat kravaļ jau nokļuvāt, jā. Bet tā es tur skolā gāju un ka pa žogu tik pāri pavasaros, tad tik pie kāda ceglītes, pie priedītes, kur kādu dzinumu nolaust, ko uzēst. Tad arī māsai iznāca tas laiks, ka jāsāk skoliet, tad arī māša tika atsūtīta uz to pašu bērnam. Te jau bijām divatā. Nu, kā pa bērnam var iet. Kāpos zupu un ja to šķīvu labi nesargāja, tad to kartupelīti arī izrāva ārā. Reizēm pa kaimiņu dārziem, ja tik no pa logiem ārā, palagos sasietos. Tos mēs aptīrījām. Pa mēslu kaudzem rakņājamies, tur kaut kāds balts sēnes meklējam, miziņas. Nu, redziet, dzīvi tomēr esmu palikusi. Nu, un tad, kad bija pavēle atkal, ka visi sēdināja atkal mašīnās iekšā un veida atkal kaut kur, protams, es negribēju vairs braukt nekur. Valodu nezinājam neviens, tikai krieviski runājam. Latviski neviens ar mums nerunāja, mēs bijām pilnīgi krievēji. Uts, plikām galvām, līkām kājām, lieliem vēdariem. Tad mēs tikam atvest uz Rīgas bērnam 46. gadā. Nu, to jau laikam viss tauta zināja, un tā katrs, brauc uz Rīgu meklēt savus radiniekus. Un es arī kaut kā sazinājusies, ka man ir krustmāte Ēdolē, Grieta Dūdiņa, kur pa bābušku sauc. Izrādās tā ir tēvam māsīca. Un tā mūs no Rīgas bērnam izņēma. Es paliku pie viņas Ēdolē, bet māsa brāli aizbrauc uz dzimto pusi, uz gudniekiem, uz skoliņiem, jo tur bija pa to laiku atkal iegājuši iekšā vecāku tēvs un māte. Un tēva brālis tie tur dzīvoja. Nu tā, es Ēdolē beidzu pamatskolu. Pēc tam labi cilvēku gadījās, kas aizsūtīja mani uz Ventspils medicīnas skolu, beidzu to. Un nozīmē tiku Kuldīgā. Un sāku Kuldīgā strādāt bērnu nodaļā. Pēc tam bērnu dārzā. Aprecējos, tagad pašai 2 dēli, 4 mazbērni. Tas ir mans dzīves stāsts. Kā jūs atceraties ceļa vilcienā kā bērns? Cik jums bija gadi? 5 gadi. Man bija tikai 5 gadi. Vai jūs no tā vilciena kaut ko atceraties? No vilciena atceros to, ka tur tikai bija rauds, un tad bija tāda truba kaut kāda ar palagu apklāti, jā, tur izrādās, ka tur ir gājuši kārtot savas vajadzības, jā. Tad, kad vilcienu kaut kur pieturēja, tad skrēja ārā un kādu ūdenslāsi dabūt un kliedza visi. Un tad brālis dikti raudāja, tas grib ēst, maziņš ir pudelīti, nav beidzās. Tas dikti raudāja un tad. Nu, tāds murks, tāds drausmīgs murks ir. No visa tā. Un uz kuriem tēva aizsūtīja? Jā, kas to lēs ir? Tēvu vairs nezināja, bet tagad man bija uzaicinājums arī prezidenta, bija šeit Kuldīgā 25. martā šogad uz piemiņas brīdi, ja. Un tagad saņēmu ielūgumu no prezidents jauno arhīvu, ja, un biju uzaicināta uz Rīgu. No prezidents rokām saņēmu šo grāmatu par 41. gadu. Un tad šajā grāmatā es atradu savu tēvu. Un te ir tas mans tēvs. Jo no arhīva, kad sākās viss par papīru meklēšanu, atnāca, ka ziņu par tēvu nav, ka kontrarevolucionārs viņš ir notiesāts un ziņu par viņu nav.
Tā, un šeit, redziet, pēkšņi te ir iekašājos prezidentu, un viss sacīja, ka no Krievijas ir dabūt papīri, un te nu ir Āpsis Jēkabs, Skoliņš, ja kad ir arestēts, un kā viņš ir Kirovas apgabalā, Ļatlagā, miris 43. gadā, 17. jūnijā. Lieta tāda un tāda. Un te mēs pārējie ģimenes locekļi. Tad tagad es zinu tēvam vismaz miršanas datumu un var šeit aiziet pie pieminekļa, kas mums ir Kuldīgā un arī dziedas imšķi. Un palūk, kad tēvreiz noskaitīt viņam. Tas ir par tēvu. Jūs redzējāt filmu par Ļatlagu? Es ir kādreiz, kā braucu uz tiem Rīgā, kad tur bija kaut šitas te Ļatlagu, vai nu represētais, tas kas par... Naģis. Jā. Kad to filmiņu es redzēju, ka braucu uz tiem semināriem, tur kādreiz sajiet tāpat, cik es tiem represētiem, jo es kā aizsargu meita, es domāju, ka man ir jāturpina šis sabiedriskais darbs, lai nepazust mūsu piemiņu. Jā, mēs ar Naģi tur bijām, mēs to uzņēmām, to Jā, filmu. to es redzēju. Vai jūs bijāt arī Sibīrijas bērnu konferencē un Nē. arī? Nē. Bet tāpēc, ka konferences notiek tajā pašā laikā, kad ir piemiņas brīdis, Jā. un ko tad es esmu taču te cilvēki izvirzījuši man par to. Lūk, tā man jāorganizē jābūt šeit. Jā. Un šajā 5 gadu vecumā tā sajūta, ka tētis pazūd kaut kur, ka viņš vairs nav. Kā jūs to atceraties? Es tā nezinu, domā, kad nav teicis, un tas ir viss. Ko 5 gadi. Bet tagad jau pat ir māte, tad vat zinu, kas ir. Un skatos uz saviem bērniem un domāju, kad man arī neļaus dzīvot un tāda akla mīlestība uz bērniem bijis visu laiku. To gan es pārdzīvoju visu mūžu. Ka tikai bērni man nepaliek bārenīši. Un kad bija atgriešanās 56. vai vēlāk? 46. Tūlīt pēc kāra jau Tas tos bērnus, kuriem vecāki nebija, jā. 46. gadā jau vesels ešalons ienāca Rīgā. Tas ir, jā. Un tad bija, un es atceros, kad tāds Sauskalns, Valdemārs un Vēra, viņi jau miruši abi, kad tie bija šo nodītāji, tad liela vīrs un sieva staigāja pa vagonu. Un ieveda Rīgā, un te mums tur salmos mēs gulējam, un pirmo reizi varējām krāsniņā kartupeļus izcept, kā krāsnes, kurās tur tai Kuldīgas ielā tur bijām. Tur es no rītiem nostādīju tādā ierindā, un tad pēc uzvārda sauca, un katrs ņēma savu projām. Bet es jau saslimu tūlītās ar mazsalām, un kad atbrauc brālim ar māsu pakaļ, es jau biju saslimusi. Tad es domāju, ka viņus ved prom, tad es pilnīgi logi izsitu arī Rīgas tai bērnamā. Domāju, ka viņus atkal atņem atrast ir un atņem. Tā bija 10 gadi, tā jau tāda. Es tā nepareiz to tēmu, es gribēju pajautāt par tiem, kas tur vai pazīstami vai kādi citi tie, kas tur palika no pieaugšiem, kas palika, un kad viņi 56. legāli atgriezās, kāds tur bija, vai tur bija kāds attiecības, vai kāds meklēja, vai ko? Nē, mēs jau viens otru nezinām neko. Bērnus bērnam aizgājuši, nezinām, tikai 46. gadā, kad tas man ir tā spilgt atmiņā, un 46. gadā, kad atgriežos Rīgā, es Rīgā uz kāpnēm satieku meiteni, kas nes man mātes villainīt un tāds koku čemadāniņš. Un es viņai rauju ārā un kliedzu krieviski, ka tas ir manas mammas, un viņa, protams, iet projām, jo izrādās, kad mammīte nomira rudenī. Un, kad veid projām to koku kastīta mammas, tad krita tādas sniega pārsliņas. Un visu to iedzīvīt, un visu tādu šits ģimeni bija tur. Satikās mamma. Viņiem arī bija 4 bērni, un visu to iedzīvīt paņēma, tie šits, jo kur tad liks, to mantu, ja bērns aizsūtīja. Bija viena raiba vistiņa, to es zinu, ka mums ceļā iedeva līdz nokaujā, bet mantu jau palika. Un tad pa visiem tiem gadiem es to mātes koferīti un to villaini ieraudzīju un rāvu nost. Un tā, protams, aizgāju, un es krusmātei nemāku neko pateikt, krieviski, ko tā latviski nevien vārdu nebija. Un tā tas palika.
Un tagad, kad nodibinājās šeit tas represēto klubs, un kad tā sāk iet tā kopā, un es uzzināju, kur ir tā sieviete. Bet viņa negrib runāt un negrib to atcerēties. Viņa pat nenāk, un viņa arī vārds Cecīlija, un tagad viņa ir citā uzvārtā, un arī precēsies un dzīvo te Rumbas pagastā, bet tā man nav izdevies ar viņas parunāties, gribētos tā, kāda viņai tā sajūta bija, kad es rauju nost, vai tā, bet, negribu un tā. Tā mēs netiekamies. Tā. Un kaut kur Krievu laikā nācās arī kāds pārmetums vai kāds piedzīvot kaut kādu par to, ka ir... Nē, redziet tā. Es nekur neesmu partijā sastāvējis, nekur es neesmu sastāvējis. Un manā biogrāfijā bija, kad atrados kara laikā bērnu namā. Un tā par manim arī tas viss ir bērnu nama. Es vienīgā tāda biju no Rīgas bērnam paņemta, ēdole, tur es izgāju skolu, tur man ļoti ēdolnieki pretim nāca. Katrs iedeva kaut ko, un skolas direktori bija brīnišķīga ēdole. Un tad, kad es beidzu pamatskolu, neviens man jau daudz vecāku mainījās, katru gadu bija cits. Vienu gadu es dzīvoju tur, otru gadu tur, kurš paņem, tur es eju, jo pie krustmātes jau es nedzīvoju ilgi. Un tad ēdols pagastā bija medmās un daktari, tāda dedumeta, viņi saka, tev taču tīri labi gāja tai sarkanā krustā, tas nodarbības. 2 gadu, un tu būsi mediķis, un tu paturēsi pelnīt maizi, jo zināju, viena tāda bija ēdoli, tikai tā bija es. Un viņi taču man iedeva te ēdolnieku koferītē, salika katrs, ko varēja ēdamo, un māsiņa iedeva man adresi, un es braucu prom uz Ventspilu. Tā kā tagad stāst, ka brauc, ka nezinu, ārzem valodu, ka kartiņa rokā ir. Tā es aizbraucu uz Ventspilu 53. gadā, un protams, vēstuli līdzi, un tur arī ierakstīts laikam, lai mani patur. Mani paturēja, Kokmītnē dzīvoja, atkal visas meitenes brauc. Katrs mājās, kā brauc atpakaļ, tā man atkal no savām mammītēm kaut ko atpēc kāds veids. Es varēju ēst lāpie zeķītes, man jau nebija ko braukt brīvlaika, kad bija. Es paliku turpat medicīnas skolā Ventspilī, jo mani tiešām Dieviņš visur stāvēs klāt, un tā saka, kas pēc tēva izskatoties, ka tie ir laimīgi, es varu teikt, ka es tiešām esmu laimīga. Vienmēr viss mani palīdzējuši. Tā es esmu izkūlusies. Un beidz skolu un paskat man atsūt uz Kuldīgu strādāt. Kuldīga arī man iedod dzīvokļi, tam man nav, man iedod Kuldīga augšā bērnu slimnīca, kur ir augšā 3. stāvā bēniņos, man ierāda tādu stūrīt, tur es dzīvoju, Kuldīgi man iedeva, skapīt iedeva. Ja. Un bija labi. Bija pamats zem kājām un ļoti skaisti. Tā, žēl, ka patreiz mums ir muzejā tā izstāde, visi mani albumi ir projām muzejā. Un tad, kad bija neatkarība, ja, un tad toreiz Rīgā represētā apvienībā bija Resnais Gunārs, ja. Un kādreiz tiekoties pilsētas doma, toreiz bija pilsētas galva tāda Anita Kovaļenko, un tur Rīgā tiekoties ir teikts, un kā visās pilsētās jau ir politi represētās organizācijas, kāpēc Kuldīgā nav. Pat cik es arī biju tāda sabiedriska strādājot, un vadīja arī bērnu dārzu savus 20 gadus, un bija deputāti pilsētas arī. Un Kovaļenko Anita saka tā, paklau, tu tagad esi pensijā, tu esi brīva, taču kaut ko sākts dibināt arī represētiem, ja, kopā sasaukt. Un tad mēs ielikām avīzi, ko tad paziņojam Gunāram Resnēm uz Rīgu apvienībā, lai viņš atbrauc, lai viņš pastāst, kas kā un kā tas ir. Un sasaucam tagadējā Kuldīgas 78. ārotskolas zāli mums atvēlēja. Un tur sanācām kopā, ka pār pa 100 cilvēkiem, kaut 120 vai cik tur pāri bija reģistrējušies. Nodibinājām
93. gadā mēs sanācām, jā. Jā, un tad sākām, darboties. Pagāja gadi, kamēr dabūju kaut kur kādu telpas nebija. Tad šeit rajonā bija Jānis Kalviņš. Pilsētā vietu nebija kur. Tad viņš iedeva šeit pagrabstāvā šo istabu. Tā ir pa velti, rajons viņu atmaksā, ne pa ko nav jāmaksā. Un tā mēs te sākam, sasaucam sapulci, ievēlēja, jā. Mani un tad Asana vallītāja sekretāri un grāmatvedu, kā jau reģistrējamies un tā, te mēs esam un darbojamies, kāda mums ir darbība. Aizbraucam ekskursijās, ja iznāk, bijuši esam visur, gan ir Lestenē, gan uz Rīgu un Kurzemes jūrmalu un pats galvenais jau, kas ir mūsu tas statutos, tas ir paturēt to piemiņu, saglabāt, jā, mēs organizējam gan 14. jūnija, gan 25. martā, un tad vēl arī Latvijas neatkarības dienā 18. novembris, tā mums ir tāda svētka diena. Tad mēs taisam tādu pasākumu, jā, mums sametām mēs naudiņu saziedojam piemineklīt, tā mums pietrūkta, mums pilsētas doma iedeva 100 latiņu, mums piemineklis ir savs piemiņas akmens Pētera iela 8, tur, kur tajos laikā bijis ir Čeknams, tāpēc arī tai vietā ir tas piemineklis pie Čeknama. Tur tad mums notiek sākumā Tautas fronte, tai vietā uzlika, stāvēja tur krusts, jā, komunismu upuriem, bet tad, kad mēs sametām un to piemiņas akmeni pagatavojam, tad tagad tur ir piemiņas akmens, viens piemineklis ar krustu un politrepresētiem uzraksts. Ka ilgi gadi un ilgas bēdas nespēja izdzēst mūsu pēdas, jā. Cik cilvēki ir tādi aktīvi, kas darbojas organizācijā? Piereģistrējās manī pār par 200, jā. Tad, kad mēs sākām, pamazītiem, jā, ir 205, jā, reģistrēti. No tiem jau ir, miruši jau daudz ir. 17 miruši. Un tagad jau ir palikuši ārkārtīgi maz to aktīvo, kas nāk katru gadu kartītēs, kad atzīmē, ka viņš to 10 centīmiņu samaksā, katram ir kartīti ievest tāda, jā. Pagājušā gadā man bija atnācis 71. Pagājušā gadā. Tā kā kas būs šogad, nezinu. Paldies jums!